Lai izbūvētu augstas klases ražošanas iekārtas, nav nepieciešama liela rūpnīca, pietiek vien ar piemājas garāžu. Tieši tā jau 6. gadu Burtnieku novadā ģimenes uzņēmums Gerceni izstrādā un sagatavo dažādu veidu pārtikas pildīšanas un iepakošanas iekārtas. Uzņēmuma valdes loceklis ir Uldis Reņģe, kurš savulaik izveidojis pārtikas ražošanas uzņēmumu Milda KM. Lai efektīvi strādātu, uzņēmumā bija nepieciešama iekārta, kas spētu pildīt un iepakot dažādu veidu pārtikas produkciju, taču neviens ražotājs nespēja piedāvāt iekārtu, kas apmierinātu visas uzņēmuma prasības. Apkopojot šos visus piedāvājumus, mēs sapratām, ka tādu iekārtu mēs varbūt varam mēģināt uztaisīt paši. Tanī brīdī tā varbūt tāda liela mānija likās, ka mēs visu varam, ka mēs mācēsim. Bet mēs to pirmo iekārtu tik tiešām uztaisījām, un tā man nav informācijas, kas notiek šobrīd Mildā, bet viņa daudzus gadus strādāja, un es pieņemu, ka strādā vēl šobrīd Mildā un pilda visus šos produktus, gan kečupu, gan mēdz, gan majonēzi, gan putojošo sīrupu. Šobrīd uzņēmuma garažā uzstādīta kādam Lietuvas uzņēmumam paredzēta bērnu pārtikas pildīšanas iekārta. Šī ir viena no iekārtām, kas ir pati pēdējā, ko mēs esam izgatavojuši, kurai ražība ir līdz 16,000 vienību stundā. Viņi spēja saražot ar ļoti augstu precizitāti. Iekārtu izstrādē un ražošanā ir iesaistīta visa ģimene. Ulda dēls Ivars ir programmētājs, un viņa uzdevums sākotnēji ir izstrādāt datorā aplūkojuma iekārtas 3D modeli. Šo modeli mēs sākumā rādām klientam, parādām, vai viss būs tā, kā viņš ir iedomājies. Parādām viņa telpā 3D, viņa ieliekam visu, kur viņš var redzēt, kā izstāsim esošās iekārtas, kā mūsu iekārta tur būs, kā viņi strādās, izkustinām visus mezglus. Tad, kad mums klients to ir apsprājis, ka viņam tas patīk, tad es nāku mājās un taisu viņu visu līdz skrūvēju, visu rasēju. Pēc tam top jaunās iekārtas rasējumi. Tie tālāk nonāk pie uzņēmuma sadarbības partneriem, kur izgatavo nepieciešamās detaļas un tās samontē. Kad iekārta ir salikta, tā nonāk ģimenes mājas garāžā, kur iekārta tiek pilnībā sagatavota darbam. Šeit mēs aprīkojam ar pneimatiku nepieciešamo, kas vēl nav uzlikta, ar vadību, ar elektroniku, ar kontrolieriem, un notiek programmēšana, notiek katra šī mezgla pārbaude, notiek testēšana ar produktu pat. Šo iekārtu mēs kaut kādu mēnesi programmējām un automatizējām visu kopā, kas ir diezgan nopietna, sarežģīta iekārta. Un tā, ka viņa ir saprogrammēta, tad mēs viņu vedam pie klienta, viņi ir gatavi darbam un laižam vaļā. Uzņēmēji uzskata, ka viņa priekšrocība ir nelielā komanda, kā arī pieredze pārtikas ražošanas jomā un zināšanas programmēšanā un elektronikā. Tieši tas ļauj radīt inovatīvus produktus, jo katra iekārta ir tikai vienā eksemplārā radīta konkrēta uzņēmuma vajadzībām. Mēs esam apguvuši pieredzi. Tās, kas mums sākumā likās, ka mēs visi zinām, tad mēs tagad tā smaidām, ka mēs tā zināšana bija nosacīta diezgan. Bet tagad mēs jūtamies tiešām ļoti komfortabli savā nozarē un varam palepoties ar iekārtām, kādas tuvāk apkārtnē neražo. Šo gadu laikā izstrādātas vismaz 30 dažādu veidu pārtikas pildīšanas un iepakošanas iekārtas. Sijā Gercīnī lepojas ar pildīšanas iekārtu Straupes Pienotavā un pakošanas iekārtu uzņēmumā Baltikovo. Mēs esam uzstādījuši to līmeni ļoti augstu, kādus mēs gribam šo te iekārtu parādīt, un mūs neapmierina viduvējs līmenis. Mēs ejam līdz maksimumu, lai viņi izskatās forši, lai viņi strādā forši, lai viņi būtu izcili. Šogad uzņēmums Gerceni saņēma Vācijas tautsēmniecības goda rakstu Latvijā. Uzņēmums nākamgad plāno piedalīties starptautiskā pārtikas ražošanas iekārtu izstādē Ķelnē, kas uzņēmumam pavērs tirgus iespējas arī ārpus Latvijas.